Man bija jāsāk ar to, ka kādā es biju vietā pirms pāris mēnešiem pie Klusā okeāna, Meksikas krastā, un cik es pārņemts biju ar okeānu, un cik saviļņots okeāna spēks, varenība, izaicinājuma sajūta. Mans okeāns nobala. Man ir nobrucis viss. Man ir tiešām nobrucis mans sākums. Solvita Kabakova uzņems par to 75% atbildību. Bet es saņemšos. Un es esmu ārsts. Es runāšu par sievietes sirds veselības riskiem, par dzīves kvalitāti un par stresu. Paceliet rokas, kas esat, stress patreiz ir par mani, precīzi. Paceliet rokas, kas esat vedušas pie ārsta savu draugu, partneri, vīru, tēti, māmu, savus vecākus, bet vīra vecākus. Jā. Jūs esat līderis, jo līderība nav par amatiem. Mums visiem amatu nepietiks. Līderība ir par būtību, ja gribat par misiju. Manā kabinetā ir 2 krēsli, un nereti tuvākajā krēslā iesēžas nevis pacients, bet viņa sieva. Es sarunu sāku, es domāju, kā 90% no ārstiem, nekas īpašs. Kā jūs jūtaties, kas noticis, kāpēc esat šeit? Un atbildes skan, doktor, nav labi, viņam spiež, dur. Vispār, ja viņš neko nesaka, viss jāvelk ārā kā ar knīpstangām, bet es ceru, ka jūs kaut ko palīdzēsiet. Es, protams, turpinu vērsties pie pacienta. Es jautāju, kādās situācijās šīs sūdzības parādās. Varbūt ir kaut kas, kas uzlabo, pasliktina situāciju. Viņam kļūst slikta, ka viņš sastrādājās. Es viņam saku, tu nestrādā tik daudz, vai tad mani kāds klausās. Varbūt jūs viņam to varat pateikt. Tad viņš noguļ pie televizora, viņam dur. Arī. Dariet kaut ko. Un arī situācijās, kad sievas nav klāt, un es runāju ar vīrieti pacientu, brīdī, kad mēs nonākam līdz jautājumam par zāļu lietošanas schēmu, ir diezgan strupa atbildi. Zāles man dod sieva. Nākamajā brīdī mēs zvanam sievai. Halo! Kas tās par tabletēm? Es esmu pie doktora. Kas tās par tabletēm, ko tu no rīta? Un jautājums ir, kur šajā stāstā paliekat jūs? Un vai šajā Keiko asins piliena dalīšanas misijā jūs nepazaudējat pašu galveno, pašu svarīgāko – sevi? Viens no 2003. gada žurnāliem Time izskatījās šādi. Krūtsvēzis ir nopietna sievietes veselības problēma. Un tajā pašā laikā 1 no 3 sievietēm mirst sirds asinsvadu slimības dēļ. Pēdējos gados jaunu cilvēku grupā 35–55 gadi miokarda infarkta, jeb sirdslēkmes biežums vīriešiem samazinās. Sievietēm nemainās vai nedaudz iet uz augšu. Kāpēc tā? Pirmkārt, jūs šarmējat ārstus. Jūs ienākat kabinetā, un tad ārstam ir grūti iztēloties, ka aiz šīs skaistās fasādes var slēpties bīstama sirds slimība. Otrkārt, jūsu sirds slimībai var būt netipiski iemesli. Tipiskā gadījumā asinsvads sašaurinās holesterīna izgūsnēm dēļ. Jūsu gadījumā tā var būt krampjaina saraušanās, un abos gadījumos asins plūsma ir traucēta. Jums var būt netipiskas sirds slimības pazīmes. Tipiskā gadījumā tās ir spiedošas sajūta krūtīs pa vidu, ejot pret kalnu, kāpjot pa trepēm. Jums tas var būt elpas trūkums, slikta duša, svīšana. Un galu galā jūsu sirds artērijas ir smalkākas. Tās vieglāk un biežāk
ir pakļauts psihoemocionālam stresam un hormonu svārstībām. Ja mēs runājam par riska faktoriem, tie jāapskata kopā ar sievietes hormonālajām izmaiņām dzīves laikā. Īpaši pievēršot uzmanību estrogēnam, kas pēc 40 gadu vecuma samazinās. Amerikas Sirds asociācija ir definējusi 8 dzīves faktorus, 8 pamatfaktorus, kas ir svarīgi sirds asinsvadu veselībai. Un tie ir kustības, uzturs, miegs, nesmēķēšana, asinsspiediens, holesterīns, ķermeņa svars, cukurs. Ja par kustībām. Sievietēm biežāk trūkst spēka treniņu. Spēka treniņu vajadzīgi muskultūras uzturēšanai. Muskultūra tā ir apdrošināšana funkcionalitātei, apdrošināšana kaulu locīto veselībai, apdrošināšana mūsu ķermeņa stabilitātei, apdrošināšana pret kritieniem, lūzumiem, apdrošināšana normālam ķermeņa svaram, imunitātei, vēl daudz kam. Uzturs. Ko ēdīs mājās, to pēc tam ēdīs visu mūžu. Varbūt pārspīlēt, bet no jums atkarīgs visbiežāk mūsu arī ģimenes locekļu uzturu paradumi. Miegs jums ir 2 reizes biežāk traucēts kā vīriešiem. Izpīpēto cigarešu ļaunums organismā jums lielāks kā vīriešiem. Asinsspiediens. Paaugstināt asinsspiedienu līkni menopauzē iet uz augšu. Kāpēc? Tiek zaudēta estrogēna asinsvadus pasargājošā darbība. Holesterīns sliktais pieaug, labais samazinās. Kāpēc? Estrogēns iesaistīts lipīdu vielmaiņā. Menopauzē nāk klāt kilogrami. Jūs zaudējat muskuļmasu. Kāpēc? Estrogēns iesaistīts organismu vielmaiņas procesos. Ko ar to visu darīt? Un ir ļoti labas ziņas. Sakārtojot uzturu un sakārtojot kustības, jūs varat novērst lielāko daļu šo problēmu. Un ja jūs gribat atcerēties tikai 3 lietas, tad mans ieteikums – olbaltumvielām, jeb proteīnu bagāts uzturs, spēka treniņi vismaz 2 reizes nedēļā pa 20 minūtēm, protams, papildus tam, ko jums varbūt patīk darīt, skriešana, iešana un tā tālāk nojošana, un vismaz 7 stundas miega. Bet, ja ķermeņa svars ir problēma, un ja kopā ar ārstu ir pieņemts lēmums lietot modernās, špricējumās zāles svara mazināšanai, jā, šīs zāles pētījumos sievietēm ir efektīvākas nekā vīriešiem. Bet šīs zāles lietojot, samazinās tauki, bet nedaudz samazinās arī muskuļmasa. Tās obligāti jākombinē ar veselīgu dzīvesveidu. Atkal, olbaltumvielām bagāts uzturs, spēka treniņi. Bet labi, ja jau tas estrogēns ir tik labs, un ja jau tas pasargā sievieti no sirds saslimšanas, un tas tā ir, jo sievietei sirds slimība vidēji parādās 7 līdz 10 gadus vēlāk kā vīrietim. Tad vai tad nebūtu loģiski pēc 40 gadu vecuma, kad tas samazinās, sākt menopauzes hormonu terapiju un tādā veidā turpināt šo sirds veselības stāstu, šo pasargāšanu no sirds slimībām? Atbilde nav tik vienkārša. Jūs menopauzē pavadīsiet 30 līdz 40% no savas dzīves. Tām ir jābūt skaistam laikam. Jums 55 gados jājūtas labāk kā 45 un 45 labāk kā 35. Bet šo laiku var sabojāt. Karstumviļņi, garstāvokļa svārstības, bezmiegs, svīšana naktīs, sāpīgs seks. Jo estrogēns ne tikai palīdz un pasargā artērijas no novecošanās un ir svarīgs kaulu veselībai. Estrogēns ir iesaistīts arī šajos procesos. Lēmums par hormonu terapiju tiks pieņemts ginekologa kabinetā visticamāk, un pirmkārt jānoskaidro, vai jūs drīkstat lietot hormonu terapiju.
Ir vairāk stāvokļi, kad nedrīkst. Kardioloģijā tā ir esoša sirds slimība, paaugstināta traumu veidošanās organismā. Bet ja jūs domājat par menopauzes hormonu terapiju, tad jums savlaicīgi jāveic savas dzīves revīzija. Ja jūs kustaties, ja jūs veselīgi ēdat, ja jūs nesmēķējat, ja alkohols ir ierobežots, ja jūsu asinsspiediens, holesterīns, cukuru līmenis ir normā, ja jūs esat izdarījusi labāko, ko varat savu ķermeņa svaru normalizācijai, tad hormonu terapija var palīdzēt pagarināt jaunību un saglabāt dzīves kvalitāti. Un menopauze nav slimība. Jums nav jācieš. Jums nav jākaunas no tā. Vīriešiem ir andropauze. Samazinās testosterons, pieaug vēderiņš, kādam kaut kas sagriežas bēniņos. Un nestigmatizēsim menopauzi. Mēs par andropauzi vienkārši nerunājam tik daudz. Un jā, viena lieta, ko es jums pateikšu klusāk, lai tas skan tikai šeit, šaurā lokā. Mēs ārsti nezinām visu. Un mēs reizēm arī nezinām, ko mēs nezinām. Un, ja jums ir svarīgs jautājums kāds, par ko jūs nevarat izlemt, vai par ko jūs kāds savas veselības jautājums, par ko jūs šaubāties, runājiet ar 2., 3. speciālistu, kamēr jūs nonākat līdz atbildēji. Un runājot par tādu svarīgu riska faktoru, kas ir arī grūti izmērāms, psihoemocionālais stress, mēs taču esam pieraduši uzskatīt, pat teikt, ka sieviete vienmēr atrod par ko uztraukties. Bet tas nav godīgs stereotips. Un vispār, es nezinu, vai vīriešiem ir vispār tiesības daudz spriest par sievietes psihoemocionālo pasauli, menstruāciju, brīvdienām un tā tālāk. Bet, jo mēs taču zinām, būsim godīgi, sievietes dzīvē ir daudz trauslu, ievainojamu periodu. Domas par bērnu, grūtniecība, vēlēšanās tikt pie bērniņa, bet nevarēšana tikt pie bērniņa, mēģinājumi tikt pie bērniņa, aborti, dzemdības, posms pēc dzemdībām. Un tāpēc, laikam, muļķīgākais, ko es šodien varētu teikt, ir, jūs vienkārši mazāk uztraucieties un viss sakārtosies. Tā vietā es jūs aicināšu padomāt par 3 lietām. Pirmā, cik droši jūs jūtaties savā sieviešu vidē. Pirms daudziem gadiem kādā slimnīcā es biju liecinieks situācijai, kur 2 sanitāras sievietes atstumj ar gultu uz operācijas zāli pacienti, noņem viņai segu, un šī pacienta kaila apmulsusi visu mūsu acu priekšā, kas mēs tur esam, pārkāpj uz operāciju galdu. Un toreiz man bija asas reakcija, es lūdzu šīm sanitārēm izģērbties, jo man likās, ka tas bija vienīgais veids, kā mazliet kaut kādu empātijas atblāzmu radīt šajos cilvēkos. Bet jums, es gribu pajautāt, vai jūs spējat iztēloties šo situāciju, vai jūs spējat iedomāties sevi šo sieviešu sanitāru vietā? Un vai jums atrastos tas palaks, ko uzsekt šai sievietei, lai viņa neatkailinoties varētu pārkāpt uz operāciju galdu? Es jums novēlu to šodienas solidaritāti, kas ir šeit, saglabāt ikdienā. Sadaliet to 365 daļās, lai jums pietiek līdz nākamajam līderes pasākumam. Un lai jums katru dienu ir vismaz viens palaks rezervē,
ko pasniegt sievietei, kurai tas ir vajadzīgs. Otra lieta. Jūsu ķermenis ir jūsu pašu. Dariet ar to, ko jūs gribat. Jums nav jāklausās nekādos komentāros, piezīmēs. Jums tas viss ir jāignorē. Un es nevarēju neielikt šo video, kur šī žurnālisti jautā Šērai, vai jums gadījumā nešķiet, ka jūs esat pārāk aizrāvusies ar savām ķermeņa pārvērtībām? You have had work done on your face. Yeah. But it's not anything that I haven't ever said. They sort of make the Michael Jackson analogy that you've gone too far. Do you feel like you've gone too far? Well, no, I don't, If I want to put my tits on my back, it's nobody's business but my own. Jūs redzējāt acis, kuras jau pasaka 90% no atbildes, kas ir apmēram, kas tas vispār par jautājumu. Un Šēra asi atbildēja. Ja es gribētu savas krūtis pārvietot uz muguras, tad tā ir tikai mana darīšana. Un tā ir jūsu darīšana, ko jūs darat ar savu ķermeni un kā jūs to darat. Un tikpat labi jūsu izvēle var būt nekad neko nedarīt ar savu ķermeni. Un jūs varat būt kā Gwyneth Paltrow, kurai patīk sirmi mati, likt Instagramā bildes bez make-upa un vienkārši izbaudīt 50-gadnieces dzīves posmu. Dariet, kā jūs jūtaties labi. Un visu beidzot, internetā var atrast karti, kur valstis ir sadalītas pēc krāsām, atkarībā no tā, cik skaistas sievietes tur dzīvo. Ir valstis, kur dzīvo skaistas sievietes, kur dzīvo ļoti skaistas sievietes, kur dzīvo super skaistas sievietes. Latvija ir zaļā, tumši zaļā krāsā, kas atbilst kategorijai tik skaistas, ka žoklis atkars. Latvijā ir ļoti skaistas sievietes. Un es ticu, ka kopā ar jūsu personības spēku, ar iekšējo starojumu, jūs visas esat brīnišķīgas, brīnišķīgas, brīnišķīgas un nepārspējamas. Paldies!